slēpošanas trasēm Latvijas-Lietuvas Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Move for Life ietvaros. Šis iepirkums bija sadalīts vairākās lotēs. Tas ir tieši tātad, lai pateikšu, lai būtu precīzāk. Tātad tika sadalīts 3 lotēs. Viena no tām lotēm bija tātad tieši slēpju, slēpošanas un nūjošanas aprīkojuma iegāde. Tas ir vārds sakot slēpes, slēpju zābaki, slēpju nūjas, attiecīgie, teiksim, slēpju smēres un arī nūjošanas nūjas. Un otra daļa bija tieši sniega motocikls, un trešā daļa bija pie šī sniega motocikla attiecīgi aprīkojuma iegādē, lai, kā teikt, varētu izveidot šīs sniega trases ziemas ietvaros. Pirmais iepirkums, kā jau daži bijušie deputātiem ir ziņots, bija pārtraukts bez rezultātiem, jo neviens nepiedalījās pretendents, līdz ar to tika atkārtoti izsludināts, nemainot praktiski neko šajās te iepirkuma dokumentācijās, tikai, protams, tur datumi un teiksim, faktiski datumi, iesniegšanas datumi, teiksim, tika mainīti. Un savus piedāvājumus iesniedza 2 pretendenti. Viens no tiem ir tātad SIA Sniegamotis.lv un otrs bija SIA Daugavpils pilsētas Fjodorova firma Planēta, kas ir tieši sporta preču, teiksim, tirgotāji Latgalē. Un izvērtējot šos te iesniegtos piedāvājumus pretendentu, ir konstatēts, ka viņi iesniegtie pretendenti tātad atbilst šīm te nolikuma aizvirzītajām prasībām un attiecīgi iepirkuma komisija viņus ir atzinusi par uzvarētājiem. Tātad lūgums pieņemt zināšanai, ka SIA Sniegamotis.lv ir uzvarējis 2 lotēs. Tas ir tātad paša šī sniega motocikla piegāde un sniega motociklam nepieciešama aprīkojuma izgatavošana un, teiksim, piegāde mums. Kopējās līguma summas, tā kā iepirkuma likumdošana nosaka bez PVN, līdz ar to, teiksim, arī es jums sākšu bez PVN. Par sniega motocikla ir 7272,73 centīmi un aprīkojuma paredzēts 586,78 centīmi. Un tātad SIA Planēta par tātad slēpēm un nojošanai nepieciešamā inventāra piegāde un komplekti tātad ir 4412 lati un 90 centīmi. Tātad lūgums pieņem šos rezultātus un aicinājums slēgt līgumus ar šīm 2 firmām pār šo te manis nosaukto priekšmetu iegādi un piegādi. Jautājumi? Tas ir aprīkojums tam, ko mēs pie Pludmales redzam projektam. Tas ir aprīkojums, nē, tas ir, teiksim, šis te projekts bija sadalīts iepriekšējā reizē, tātad vēl šajās te lotēs, un tā lote bija viena arī šīs tas slēpju un nojošanas trases izbūve. Tur tātad šis te pretendents pieteicās, bet uz aprīkojumiem kā tādiem, var sakot, nepieteicās, jā, un šis te ir aprīkojums, šīs te slēpošanas un nojošanas trašai, kā teikt, attiecīgi, kā lai pasaka, nodrošināšanai, lai būtu ne tikai trase, bet būtu arī to darīt uz šīs trases. Tas ir pie vidusskolas, pie Ciriša ezera, jā? Jā, tieši tā. Kas ir projekta vadītājs vai atbildīgs par to projektu? Es kā iepirkuma komisija jums varu pastāstīt tikai par iepirkumā, teiksim, iepirkumu. Man tad priekšlikums, ja pasaukt uz lielu sēdi, ja... Nē, viņi nezina. Es vienkārši nezinu. Tad man lūgums jau par to projektu parunāt, jo es dzirdēju, ka iedzīvotāji ļoti neapmierināti, bet es tikai dzirdēju. Jā, it kā es redzu, ka koku nav, pie kapsetes notiek kaut kādi, man izpratne, grandiozi un pseidu darbi, tā kā vecojos padomju laikos. Jā, man poņas nav, kāpēc tādi izmeri tā nujušanai, jā, un viss tā, man izpratne vajag tā, ka ir projekta vadītājs, lai pastāstā no A līdz Z, jā, kas tur ir plānots, jā, skiči, variants, jā, 3D grafika, ja viņi var
kur kas plānots, ja kas saskaņot ar zemes īpašniekiem, vides ministrija, varbūt tur ir kaut kāda dabas zona, ja man nemaldos Ciriešu parks, ja kaut Es kā. saprotu, ka jāpaicina Valēnieta, Es ja? nezinu, es projekta vadītāju Jā, komandu nemaz visu, nāc. ja ir grāmatveži, ir asistenti, jā, ir, lai viņi prezentēs sēdes laika, iepirkums ir iepirkums, bet pirms iepirkuma es domāju, ka nav slikti padomāt Uz par to. sēdi to vai tagad? Nu, es domāju, ka šeit mēs dzirdēsim, atkal būs 4 deputāti, kuri nedzirdēja, jā, un atkal atkārtot. Lai sagatavo normālu prezentāciju ar konkrētiem izdevumiem, ar konkrētu finansējumu, ar kontrafinansējumu no pašvaldības, varbūt, ja ir 100% no Eiropas. Vai ierobeža tur kaut kāds, nu, kas ir plānots, Tad kas ir es saprotu, šo jautājumu ir priekšlikums, šo jautājumu virzīt uz sēdi kārtējo, ja? Bet pirms tam iekļaut jautājumu par projekta prezentāciju. Projekta komanda, lai prezentē visu to projektu. Tā. Lai zināt, par ko balso. Kas par to lūdzu balsojam? Par? 4 par, pret, atturas, Igors atturas. Tātad viss tagad virzam to uz sēdi un Ine